jā, paldies, paspējas atbalstināt. Viņš teica, ka Rūtas Mežvilkas stāstījums bija ļoti interesants, tad uzreiz ņemot vērā to, ka es neesmu profesionāls runātājs, vēl jau vairāk publikas priekšā. Es uzreiz mūstu un domāju, kāds būs mans stāstījums un par ko vispār. Jo līdz šim brīdim man nav bija laika padomāt, ko es īsti stāstīšu. Par to, kā risināt šo problēmu, es pastāstīšu mazliet vēlāk. Tad jā, lai es mazliet omulīgāk justos svešās telpās un sveši nekad neredzētu cilvēku klātbūtnē, es radīju sev mazliet mājīgu atmosfēru apkārt. Tie ir mani visur līdz esošie miesas sargi, asistenti un tā tālāk. Visi iespējamie tituli viņiem pašiem ļoti patīk, ka viņas dēvē par kungiem. Fonā nelielu kolekciju no mūsu pastaigām pa Pārdaugavā. Tur gan ir ļoti maz to bildīšu, viņas non-stopā mainīsies, pat ne random režīmā. Bet, kaut kas ātri ir savāds un visu bildīšu autore ir mana sieviņa, jo pats fotografēt nav tikai šitādi. Tā, un tad varbūt pie pasākuma norises. Mans ieteikums būtu tāds, kā jūs minēju, es esmu slikts runātājs, es pat nezinu, ar ko sākt vispār. Nē, sāktas jau es esmu, jā, es nezinu, kā turpināt. Es nezinu, kas jūs interesē, noteikti to jūs paši labāk zināt nekā es. Tādēļ mans ierosinājums būtu uzdot jautājumus. Jautājumus var uzdot gan kuratori, kamēr publika iedošojās, gan arī publikā sēdošie, nekautrējoties mani uzrunāt uz tu, jo miris es vēl neesmu, tādēļ godavārds jūs man laikam nepienākās. Un varbūt saruna izveidotos arī produktīvāk, ja es atbildētu uz jautājumiem, uz kuriem jūs vēlaties saņemt atbildes, nevis tagad vienkārši satraucies par to, ka man kaut kas ir jāstāst, sākt stāstīt kaut ko esam garām un pastāstīt par to, kā es esmu dažas dabas, kamēr pārmaiņas pēc centrā vai teikā dzīvojas. Nav nekāda sakara ar Pārdaugavā. Es varu arī to pastāstīt. Tā kā lūdzu, esiet atvērti jautājumiem, telefons varat neizslēgt, jo ir pārējiem zvana. Mūsdienās cilvēki ir aizņemti, visiem var būt kāda svarīga ziņa, un es negribētu noskaust ar savu stāstījumu kādu ko svarīgu. Oficiālā daļa ir beigusies, un varam pāriet neoficiālās. Nē, tu teici, ka kādā brīdī tu tā kā pamainīji dzīves vietu, pārcēlies uz citām vietām. Tas nozīmē, ka tā Pārdaugava varbūt kaut kādā brīdī tā kā piegriezās, vai tomēr nav tik labi, vai tu tomēr esi patriots? Jēdziens patriots man vispār ir svešs. Tas tā, ar Pārdaugavu man saist vienkārši bērnības atmiņas, jo Pārdaugavā es esmu dzimis. Nodzīvojis līdz kaut kādiem 27 gadiem, laikam, Pārdaugavā ar malku kurināmā 38. Gada celtā mājā dzīvoklītī. Izūkšķirējis visus iespējamos tuvāk tālāk esošos pārgrābus, bēniņus, un tagad jau ir tie maršruti piemirsušies. Žēl, ka tolaik nebija kaut kādu vienkāršu mobīlo ierīču, ar kur varētu piefiksēt visus tos gājienus. Jo tagad tām vietām, protams, ir uzvērtušies īpašnieki un viņām nav iespējams piekļūt, jā, bet kopš dzimšanas, kopš daudz maz apzinātu vecumu, es gan neesmu pārliecināts, vai viņš tagad jau ir iestājies, bet kad es sāku atšķirt burtus, piemēram, vai tur vīrietis, sieviete, vai suns kaķis, kaut kādas tādas, vai māja, vai mašīnas, piemēram, kaut kur 5 gadu vecumā es sapratu, ka no mājas var nebeigt, jo mājas stāv uz vietas, jā, bet mašīna kustās un viņas ir jābēg. Es pārvietoju braucamo daļu, bēgot no mašīnas. Tā tas notika, ja man sūtīja pēc mājas veikals bija nometņu ielā, kur tolaik saucās. Man ļoti tīkamā rakstnieka Lināra Baicāna vārdā. Es ļoti skumu, ka to ielu neatkarības gados pārdevēju par nometņu ielu, jo kādas man tur nometnes. Nevienu koncentrācijas nometni neesmu redzējis. Izņemot to atjaunotu nometņu ielas daļu, kur kaut kāda dārga vīna bāra ir izvietot, kas absolūti neiekļaujās tā rajona sociālajā sejā ģīmī, vienalga, kā to sauksim. Tā lūk.
Ja runājam, piemēram, par rakstniekiem, varbūt tiešām kādi tavi iecienītie autori, kas ir dzīvojuši Pārdaugavā, tas pats Linārds Laicens, kāda ir viņa, teiksim, ietekme uz tavu darbu? Nē, par ietekmēm nevarētu runāt, varētu runāt par kaut kādiem autoriem, kuri dzīvojot Pārdaugavā, man tiešām patīk. Pārdaugavā, man liekas, ar rakstošiem ļaužiem ir diezgan bagāti. Tur pat joprojām dzīvo Ēriks Hānbergs, kur es itin bieži redzu. Tur dzīvo no jaunākas paaudzes sliktātiem, jo vecie, diemžēl, ir apņeroši lielākoties. Jā, Marģers Zariņš arī turpat netālu dzīvoja, jau gribēju teikt Marģers Martinsons, bet ne Marģers Martinsons dzīvo centrā, rakstnieks. Nu jā, Jānis Kalve, dzejniece Erika Bērziņa, dzejniece Zanderi, turpat kaut kur dzīvo, kas tu mums tur vēl bija bijušais dzejnieks Jānis Indāns, kurš savu gaitas traģiski pārtrauc ļoti agrā jaunībā, kad nebija paspējis sasniegt briedumu un kļuva par fotogrāfu. Bet man liekas, ka fotogrāfs ir labāks nekā dzejnieks. Nu labi, pieņemsim fotogrāfiju. Arī ir dzeja, mēs varam parunāt par fotogrāfiju. Dzeja, vienalga. Jo fotogrāfija un dzeja arī ir Pārdaugavā. Jā, tā ir. Vai Pārdaugavā tu zini kādu tēlu, par kuru varētu uzrakstīt romānu? Pilnīgi noteikti, bet šis tēls, diemžēl, ir labu laiku pazudis no aprits. Un es baidos, ka viņš jau ir miris. Pirmā saskarsme ar viņu man bija kaut kad 80. gadu nogalē vai 90. gadu beigās, kad vēl pastāvēja tāda vieta kā Veldes skvērs. Un tad viņš kā vēlāk es sapratu, viņš uz turieni ieradās no Pārdaugavas, jo viņš bija pamanījis, ka tur sēž kaut kādi džekiņi, kuriem vienmēr kabatā ir paslēpts vai nu vienčiks vai alus. Un par tām viņu performancēm vienmēr kāds ir gatavs viņu pacienāt ar savu alkoholu. Viņa performances bija lielisks. Tur gan ir vainojama, tur būtu vainojams viņa garīgās attīstības līmenis vai tas, kas ir zem garīgās attīstības līmeņa, bet katrā ziņā viņš bija ļoti artistisks trakais. Viņš dziedāja latviešu populārās estrādes dziesmas, vietām ar muti imitējot ģitāras solo, tur visādas wow. Viņam bija arī savi iestarpinājumi, ka pēkšņi tur dziedot kaut kādu kredo dziesmu, un viņš sāk breit, ka jā, zīdainītes, un tad ar kustībām un verbāli ledarināja zīdainīšu auklēšanas procesu, vienlaikus imitējot arī zīdainīšu breikšanu. Un tad vēlāk, jā, kad es biju kaut kādu laiku padzīvojies pa Teiku, pa centru un atgriezos atkal vecajā labajā Pārdaugavā, kur es joprojām dzīvoju, respektīvi Priedēs. Tad es viņu atkal ieraudzīju pēc kaut kādiem 10 gadiem, kad es viņu nebiju redzējis. Ierādās viņš tur pat pa tiem pagalbiem, kur es neesmu izkastis, tur viņš klīst un dzied joprojām. Bet tas arī bija kādu laiku atpakaļ. Vai nu viņš ir ievietots piespiedu mūža ārstēšanā un nav zināmas koordinātas, kur varētu viņam aiznest dziedus, kā māksliniekam, vai apelsīnas vai ko citu dārglietas, nezinu, kas viņam šobrīd būtu nepieciešams. Noteikti dārglietas, jo tās varētu ar sanitāriem iemainīt pret kaut kādiem viņu interesējošiem medikamentiem, kas dzīvi trakonamā padara panesamāku. Jā, tā kā varbūt runājot tieši par ietekmēm, tad tas jau laikam sasaucās ar šī te pasākuma steigā izdomāto nosaukumu Neglītā Pārdaugava, ka te būtu jānošķir kaut kādi Pārdaugavā dzīvojošie literāti, kurus es lasu, kur man var patikt, nepatikt, bet kā par cilvēkiem, man par viņiem ir maz daļas un pat ļoti maz intereses. Vairāk man interesē tāda margināla tipi, kā psihiski slimais dzērājs Ārijs. Un lūk šādi te marginalizēti cilvēki uz prātā sajūkšanas robežas, vai arī kur jau ir veiksmīgi šo robežu pārvarējuši un atrodas
kaut kādā savā kvazi pārdaugavā. Man vienmēr, un jau kopš bērnības, cik vien es atceros, vienmēr ir interesējuši vairāk par tiem onkuļiem, par kuriem stāsta skolā. Ja man likās, cik tiem onkuļiem ir ļoti neinteresantas biogrāfijas, pat tajos gadījumos, ja viņi spēja uzrakstīt kaut kādu iedzīgu darbu, kur ir interesanti izlasīt. Es iedomājos, tas gan nav Pārdaugavas rakstnieks, lai gan es nezinu, varbūt viņš slēpj dzīvo Pārdaugavā, tas pats Stevens Kings. Kurš ir lielisks rakstnieks, jā, bet nu, kā viņš dzīvo, viņš redz, viņam ir kaut kāda minus 50, man liekas, viņš neko neredz, dzīvo kaut kādā pilnīgā miestā, kur ir 5 cilvēki un 10 suņi, kas tā dzīvo vispār. Piedzerties vai veikt kaut kādas neadekvātas rīcības, viņš tikai zina. Nemēdz, vienīgi ar visu savu slikto redzi piedalās vietējās beisbola spēlēs, tur tai ciematiņā notiek beisbola spēles. Es nezinu, kā viņi spēja savākt komandas, jo vispār tur vietējo ir tik maz. Varbūt tur katrs spēlē pa 2 vai kāds, nezinu. Bet tā jau ir Pārdaugavas Amerika, par to mēs varētu izlaist šoreiz. Par Stevenu Kingu nākamreiz.